Kad mums kāda automašīna pa īstam patīk, mēs sakam, o, tā gan ir super. Taču stingri ņemot oficiāli par super, jeb superbu, var saukties tikai viens vienīgs automobīls, kas šobrīd ir tirdzniecībā, un tā, protams, ir Škoda Superb. Šodien mēs esam Portugālē, kur pirmo reizi izbrauksim ar jaunākās paaudzes Škoda Superb kombi. Lai cik grūti tam noticēt, šī ir tikai 4. Superb paudze kopš 2001. gada. Iepriekšējais Superb noturējās ražošanā gandrīz 10 gadus, tāpēc jaunais šķiet gandrīz vai radikāli atšķirīgs. Jaunajā Superb kombi nav nekā eksotiska, galu galā tā taču ir Škoda. Un tomēr automašīna izskatās mazliet neparasti, un tam ir vismaz 2 iemesli. Pirmkārt, jaunais Superb ir ražots uz jaunās Volkswagen lielās platformas, un automašīna ir vēl lielāka nekā iepriekš, ja tas vispār ir iespējams. Un tas, protams, atstāja iespaidu uz automašīnas izskatu. Otrakārt, Superb ir viens no pēdējiem, ja ne pats pēdējais Škoda modelis, kurā tiek ieviesta jaunā dizaina un jaunā tipa radiatoru reste. Vai tā šeit iedarās tikpat labi kā, piemēram, jaunajā Škoda Fabija, tas vēl ir labs jautājums. Tikpat labs kā diskusija par to, kas tad izskatās labāk. Superb kombi vai uz tās pašas platformas un tajā pašā Slovāku rūpnīcā ražotais Passat varianta. Gala lēmumu pie pirkšanas noteikti ietekmēs arī cena. Tik skaistos brīžos, protams, negribas runāt par naudu, bet nāksies, jo jaunais Škoda Superb kombi kaut ko jau arī maksā, un sākuma cena ir augstāka nekā iepriekš, sākot ar 34 000 eiro. Taču te ir nianses. Sāksim ar to, ka jauno Superb vairs nevar dabūt ar manuālo kārbu, un līdz ar to tam nemaz nav tādas bāzes versijas, kāda bija iepriekšējiem modelim. Otrakārt, un tas ir daudz svarīgāk, Škoda importētājs jau ir aprēķinājis, ka jaunais Superb kombi tādā pašā komplektācijā kā līdzvērtīgs iepriekšējās paudzes automobils ne tikai nav dārgāks, bet ir pat par kādiem 700 eiro lētāks. Pašas komplektācijas arī ir citādas. Sākotnēji būs 3 pamatlīnijas – Essence, Selection, kā mūsu tejas zaļais testa auto, un ekskluzīvais Lorin & Clement. Škoda Superb kombi pamats, es gribētu teikt, viens no 3 pīlāriem, protams, ir liels bagāžnieks, un tagad tas ir vēl lielāks. Par 30 litriem klāt, 690 litri nenolokot sēdekļus vispār. Un jaunums ir elektriski atbīdāms pārseks, kādu Škodai, ne tikai Superbam, vispār nekad nav bijis. Pats universāls ir 4 cm garāks nekā iepriekš, jau pārsniedzot 4,9 metru atzīmi. Škoda apgalvo, ka jaunajā Superb īstenoti 28 Simply Clever praktiskie risinājumi. Daļu no tiem aizņēmies arī Passat, bet ledus skrāpīšu zem bākas vāciņi gan tajā nebija. Varbūt nav arī Superbam? Beidziet, Škoda bez ledus skrāpīšais degvielas tvertnes vāciņa nebūtu Škoda. Skrāpīts ir savā vietā, tikai nav vairs zaļš un nav arī caurspīdīgs. Un iemesls ir ārkārtīgi vienkāršs. Škoda tagad tos izgatavo no ilgtspējīgākiem materiāliem. Vai jaunajam Superb kombi būs arī dīzeļdzinēji? Bet, protams, ka būs. Es pat teikšu vairāk, ka visi vērā ņemamie motori jaunajā Superbā pat laban ir dīzeļi, tāpēc, ka 2-litrīgu dzinēju mēs varam dabūt tikai TDI, jo benzīnieki pagaidām ir vai nu mazākais 1.5 TSI vai lādējamais hibrīds. Vēl gan cenu lapā atrodams arī 265 zirgspēku benzīna turbomotors. Taču obligātās pilnpiedziņas dēļ tāds maksās tikpat, cik pats jaudīgākais dīzelis. Mazākās jaudas, jeb 150 zirgspēku dīzelim, vienmēr būs priekšējo riteņa piedziņa, savukārt tam, kam ir gandrīz 200 zirgspēku, vienmēr būs 4x4, un tas, protams, atstās iespaidu uz automašīnas cenu. Salona apdares veidu ir pat vairāk nekā pašu komplektācijas līmeņu. Lai gan detaļās joprojām saskatām zināma Austrumēropas pēctecība, apdares materiāla izvēle ir plašāka kā jebkad. Superb arī iepriekš ļoti tiecās komforta virzienā, un varbūt tā sportiskā daļa tika atstāta mazākiem modeļiem, augstākā gadījumā Superb Sportline. Un šāds interjers joprojām ir ļoti neierasts automašīnai, kas ir piedzimusi kā liels tautas automobīls. Nosaukums jau arī ir ko vērts – Konjak Suite, kas nozīmē konjaks ir konjaka krāsā, tad brūna, un svīt, tas būs tā kā apartamenti. Līdz ar to mums viss salons ir apdarināts ar brūnu ādu, un ar tādu atbilstošu arī dekoru, kāda agrāk arī šai automašīnai nebija. Spēcīga inovācija ir viduskonsole ar 3 multifunkciju kloķiem.
Tādu nav ne tiešiem radiniekam, ne citām Škodām, izņemot jauno Kodiaq. Tā kā rokturīši regulē gan klimatu, gan skaļumu, gan braukšanas režīmus, sākumā pie tiem mazliet jāpiešaujas. Vēl viens pierādījums tam, ka Superb ļoti tiecas komforta virzienā, ir grafiskie apzīmējumi braukšanas režīmiem. Režīmi paši neatšķirās, tie tādi paši kā iepriekš, bet, piemēram, komforts šeit vizuāli ir apzīmēts ar tādu kā mīkstu dūnu mākonīti. Šajā režīmā mēs braucam ārkārtīgi relaksēti. Tā kā Portugālē nācās pastāvēt arī sastrēgumos, dīzeļa patēriņš nebija optimāls – 6,9 līdz 7,2 litri. Taču pat ar patukšotu bāku Superb vēl ar vienu solīja 900 km sniedzamību. Var jau teikt par tiem dīzeļiem visu kaut ko, tomēr tāda kalibra automašīnai kā Škoda Superb, tas joprojām ir vispiemērotākais dzinējs. Automobils, kā jau garas bāzes transporta līdzeklis, brauc ļoti līgani, taču man jāsaka, ka aizmugurējā piekare dažbrīd ir tāda paskaļa. Piemēram, uzbraucot uz akas vāku, var dzirdēt tādu izteiktu klaudzienu. Bet, iespējams, tas ir saistīts ar to, ka šai konkrētai automašīnai ir 19 colu riepas. Ar 18-niekiem Superb brauc mīkstāk, klusāk un kāpēc arī precīzāk. Pie tik daudziem modeļu variantiem ideālo Superb kombi atrast ir ļoti grūti. Un vai vispār tāds ir? Ir jau tādas niansītes. Piemēram, ekrāna maksimālais izmērs ir 13, nevis 15 colas. Atpakaļskata spoguļi ir mazāki, un dažreiz tas patiešām traucē. Un visinteresantākā un dīvainākā kombinācija ir šis saules sargs un virtuālais panelis. Tāda sajūta, ka Škoda sākotnēji būtu domājis palikt pie vecā tipa paneļa, kuram tas saules sargs ir nepieciešams, un tad pēdējā brīdī apķērusies, nē, mums taču būs jaunais virtuālais panelis, tad jau laikam nevajadzēs, bet bija par vēlu. Tagad ir palicis tā kā palicis. Jaunā Superb testa brauciens nebūtu pilnīgs bez lādējumā hibrīda testa brauciena. Šīs automašīnas joprojām ir mazākumā, un tāpēc uz tām nācās pagaidīt rindā un piemeklēt arī tādu piemērotu maršrutu. Un kas gan varētu būt labāks automašīnai, kas brauc ar elektrību vismaz kādu laiku, kā pabraukt pa Lisabonas šaurajām ieliņām, lai mēģinātu tikt uz viņu slavenākā vai vienu no slavenākajiem objektiem 25. aprīļa tilta. Mēs šobrīd atrodamies zem tā varenajiem laidumiem, mums vēl jābrauc cilpas, un šajā brīdī mēs pārsvarā braucam ar elektrību. Patiesībā tikai ar elektrību. Lielāka baterija, 1,5 litru motors 1.4 vietā, 7 ātrumu DSG un viedāka vadība sola reālu 100 km elektrisko sniedzamību, pat braucot krietni virs 100 km/h. Lūk, tā ir reāla alternatīva dīzelim. Tiesa gan mazais dīzelis tomēr ir lētāks. Un kur tad pazudis Superb Sportline? Superb Sportline nekur nav pazudis. Vienkārši šo modifikāciju sāks ražot vēlāk, tas būs 2024. gada beigās. Un tātad tiem, kam patīk tāda sacīkša ievirs saloni, jāskatās kaut kur citur, un viens no variantiem ir šāds, tātad saucās Lounge, un būtībā tas ir pilnībā apdarināts ar Alcantara. Tātad sintētisko apdaru. Alcantara ir visur uz paroceņiem, priekšā uz paneļu, uz durvīm, pat rokturs ir smuki apvilkts. Un, protams, tādi ir arī sēdekļi. Un, kā teica viens lietpratējs, būtībā tas izskatās pēc BMW M-pakas salona. Jaunā Škoda Superb kombi cenas jau ir pieejamas dīleru mājaslapās. Pirmās automašīnas jau ir ceļā uz Latviju. Bet oficiālā pirmizrāde notiks izstādē Auto 2024 19. līdz 21. aprīlī.